Šonedēļ plānu tomēr atkal neapstiprinās. Pret to iebilst Nacionālā apvienība un Zaļie zemnieki. Neliels kompromiss gan ir panākts. Bēgļu pabalsts samazināts līdz 139 eiro mēnesī. Tā ir summa, ko bēgļiem izmaksātu pirmajā gadā, kamēr viņi paši sev spēja nodrošināt iztiku. Taču šāda pabalsta samazināšana draud papildus logu uzlikt pašvaldībām, kurās bēgļi dzīvos. Valdošās koalīcijas partneri pie sarunu galda šodien pavadīja 2 stundas. Sarunu galvenais temats – plāns bēgļu uzņemšanai un izmitināšanai. Taču sarunas nonāca strupceļā. Pirmais koalīcijas apspriež zāles steigā pameta Raivs Dzintars, uzsverot, ka starp politiķiem ir gana daudz domstarpību, kas liek jau kārtējo reizi bēgļu plānu apstiprināšanu atlikt. Rīcības plāns pašlaik īsti neatbild uz jautājumu, kāds ir šīs atlases procedūras mērķis, vai mēs vēlamies, pirmkārt, kā tas notiks, kāda ir kritērija, kas ir tas, ko mēs par Latviju vēlamies pateikt, iespējamiem patvērumu meklētājiem, kurus būs jāuzņem Latvijas valstī, ko mēs vēlamies, vai mēs viņus vēlamies pēc iespējas ilgāku laiku nodrošināt viņu palikšanu Latvijā, vai atgriešanos izcelsmes valstī tad, kad būs iestājies miers. Vai šis ir pagaidu risinājums, vai tas ir ilgstošs risinājums. Atbildes nav sniegtas šajā rīcības plānā. Nacionāļiem piebalso Zaļzemnieki. Viņu līderis kārtējo reizi pauž cerības, ka pēc iepazīstināšanas ar Latvijas bēdīgo realitāti bēgļi paši nolems uz šejien labāk nebraukt. Būs cilvēki, kas brauks, tiksies ar šiem bēgļiem, stāstīs par šo konkrēto situāciju, kā Latvijā. Mūsuprāt, ir svarīgi paskaidrot to, ka te nav tāda laimes zeme kā Vācija, kā Zviedrija, vai kur viņi īpaši cenšas nokļūt. Ja? Ka šeit pavisam ir cita situācija, ka šeit pavisam citu pabalstu situācija, ka te nav tā, ka viss tiks pasniegts uz paplāts un būs konstants viens cipars. Premjerministrs teica mierināt, ka vismaz vienā jautājumā par bēgļiem piešķiramo pabalstu ir izdevies rast kompromisu. Iepriekš plānoto 250 eiro vietā koalīcija lēmusi pabalstu summu samazināt te vai uz pusi, līdz 139 eiro mēnesī. Par otro vai trešo ģimenes locekli bēgļi varēs saņemt pabalstu 97 eiro mēnesī. Tas, ko mēs koalīcijā vienojamies, ka bēgļu pabalsts būtu pielīdzināms minimālam iztikas minimumam, kāds tas ir valstī, un tās izmaksas, kas pašvaldībām rodas sakarā ar, ja tas bēglis kļūst par trūcīgo personu, tad šīs izmaksas tiek kompensētas no valsts katrai pašvaldībai. Proti, ja bēglis vērsīsies pēc papildus finanšu palīdzības pie savas dzīves vietas pašvaldības, tai nāksies palīdzēt, un pēc tam šo naudas summu piedzīt no valsts. Paredzams, ka vislielākais sloks varētu būt Rīgā un citās lielākajās pilsētās. Jānis Zvērsņš, Stankevičs, TV3 ziņas. Par spīti kopumā visnotaļ noraidošajai attieksmei pret bēgļu uzņemšanu, Latvijā tomēr ir arī cilvēki, kuri ir gatavi palīdzēt no kara mūkošiem ļaudīm. To varēja novērot nevalstisku